Beidzot, saulīte patiešām spīd spožāk, dienas paliek garākas, un tas nozīmē, ka tuvojas pavasaris. Un šodien kopā ar šefpavāri Lauru Aleksejevu mēs gatavosim īstu pavasara gardumu. Kas tas būs? Mēs gatavosim Napoleonu, bet sāļu. Un tas izklausās jau interesanti. Jā, mēs saputosim krēmsieru kopā ar ceptu bekonu un klāt puraviem. Mēs to visu apcepsim un tad visu krāsnī no krāsnes ārā un pagaidīsim, kamēr tas atdziest, sastingst un sagriezīsim. Nu tad aiziet! Aiziet. Mums ir kārtaina mīkla. Mēs viņu noglazēsim ar sakultu olu. Viena ola, dakša un klāt drusku sāls. Iekšā sakarsēta krāsns. Sākam gatavot pildījumu. Pīrādziņu gaļu. Iedomājies, kāds mūsu vietā to ir izdarījis. Un es griežu puravu. Lūk, tātad mums ir pīrādziņu gaļa. Un es lieku klāt uzreiz puravu. To visu liksim uz plīts. Cepties, šķērsvītra, sautēties. Jā. Kamēr svecītes deg, skaties, ko mēs darām tālāk. Mēs gatavojam masu. Masai būs nepieciešams krēmsiers. Liekam iekšā visu? Jā. Tātad mums ir 2 paciņas krēmsiers un 1 pilna ēdamkarota ar sinepēm. Ja? Nu, skat, jā, redzi, kā viss sutinās. Šo visu sajaucot. Viss kopā? Jā, viss kopā, jā. Mēs masu padarīsim sākumā tādu vijīgu, iesmērējumu, bet pēc tam paturot to leduskapī, tas viss sastings. Un sasūksies. Skat, kas mums ir sanācis. Jā, mums ir tāds interesants sautējums. Viņš var būt silts, bet viņš nevajadzētu viņam būt tādam turbo karstam. Ja? Maisi. Tas, ka paliks šķidrāk, vienkārši neuztraucies un nebaidīs. Tas viss sastingas. Ņemam ārā mīklu. Maģija turpinās. Iegriezīšu šeit. Tā kā iegriezīšu viegli. Ja? Tas ir jādara, kamēr viņš ir silts. Re, kas iekšā. Wow! 1000 kārtas. Apakša. Pirmā kārta. Un pāris spinātu lapiņas, ja? Nu, ļoti tagad atkal izskatās tā pavasarīgi veselīgi. Bet šo var arī tā kā improvizēt. Var jebko. Var jebko, kas tev patīk. Tu iekšā var likt kūpinātu lasi. Var arī, jebko. Tā izskatās, ka te var manevrēt pēc savas gaumas izjūtas. Un liekam leduskapī, lai Sacietē. Jā. Sacietē, jā. Atrodam šķīvi trauku, pārliekam un leduskapī. Nu, ko skatītāji, mēs esam nonākuši līdz fināla fāzei. Sastindzis. Un gatavs jau baudīšanai, ja? Es esmu gatavs apēst viņu viens, bet nedrīkst. Gatavs baudīšanai. Skatāmies, kas mums sanāk. Vēl tikai drusku salātu lapas. Tas nekad nevar būt par daudz. Nu, ko, mīļie skatītāji, lai jums priecīgs pavasara gaidīšanas laiks, noteikti sekojiet līdzi receptei, pagatavojiet to arī savās mājās, jo Lauris garantē, ka tas ir vienkārši, mēs redzējām. Nu, vienkārši. Un atcerieties, ka izdevīgākie piedāvājumi ir atrodami Maxima veikalos. Tāpat iedvesmu meklēt Maxima mājaslapā.